3. Tā, tuškiņu. Kāpēc tā dara? Es nezinu, kāpēc tā dara. Tā viņa teica, tā viņa dara. Viņa teica, ja, tāds likums. Jā, tāds likums. Ja kaut kāds ļaunums, kas tur ir, tad, jā, lai rāgaras neķeries klātums. Vecas laikas, bet tie dzirklis, tie bija labāk. Ir visi brīnas, kas nav kā tā kā mašīna, kā es tik līdzinu vārds, tik kā nekā. Bet viņš jāzina. Mamma teica tā, ka viņš ir bijis jauns. Viņš nav saprāts it nevienu vārdu pa latviski. Jā. Te pie priedla, kādreiz te bija priedlis, te bija āriem ienāca iekšā. Tas, kas nav zvejnieks, tas ir ārējais. Tā mēs te izšķirim. Jūrmalē zvejnieks. Tur, kas ir nos uz aiz rindu, tie ir visi ārēji. Jā, tā, ka visi ir zvejnieki. Atnāk tas meitnes, no priedla tas meitnes prasa ķerzlodot. Jā. Šitas dzirklis. Mamma teica, viņš nesaprot. Viņa nesaprot. Viņš neko nesaprot. Jā. Viņš sūta pie priedla, dabūt tas dzirklis, kaut. Viņš aiziet pie priedla, viņš prasa akli ķerzlodot. Priedlam nesaprot. Kas tas atpāk ķerzlodot? Tā viņš iznāk, ka cit tik mācas. Un viņa vecāki tikai lībiski runājas. Bet tā, kā sāka mums runāt, tā tik pa latviski. Un tā mamma tā pati tā laikam izgāja. Bet man mamma bija 12 augums, tieši lībietis. Kačin vai knašķēra bija kašs, šeķilkstē magis. Tas alandis ama, lesteku kamma, ama jemdi ķilģendi. Kā tas ir Latvijas? Tas ir kača bija smuks raips kaķis, un blakus viņam gulē. Un viņš zāga lests un kams, bet visvairāk viņš trejums zāgu neit. Vai tas dziedams ir? Nē, tas tā teikums. Aklu bērnam tāds vakars skaidrs. Kačin vai knašķēra bija kačs. Nu, kad jūs tikko iemācījāties runāt, tad kas tā bija? Tad lībiski jūs pirmā valoda? Abas divas pirmā, latviešu un lībiešu, jā. Un kā te jūs toreiz skatījāties uz tiem zinātniekiem? Kā viņi tur darīja? Jūs jau bijāt maza meitene tajā laikā. Jā, kā šito, kā no Igoni, kā viņam? Jā. Es tikai stāvēju no mālas. Un ko tad es neko nevarēju viņam stāstīt. Mamma, jā, akurāt, tas te īsti, mamma tas tāda. Paps arī ir. Vedien, mamma tik jaunska. Jā, mamma tikai viņam prasa, viņa visu, ka prasa, mamma tikai sēdē un viņa tikai raksta, mamma tikai sēdē, viņa tikai raksta. Jā, 3 gadi, ziema un vasara, caur gadu caur. Jā. Un vasara, kā viņa gāja, tad pļāvē, tad viss pa lībiski, viss bija jāizteic, jā, viss pa jāizteic, jā. Bet, ja tā viņa kā gāja pļaut un kaut kā bez sienijai, tad mamma, tad viņa atpļāvē līdz. Tā viņa atpļāvē līdz un bez pa sienu, viss pa pēdē, viss viņa pa lībiski. Tas bija, kad Miķeltone bija veikals. Un es viņš tā māziņas viņš teica, bet es īli nav redzējis. Ienāk 2 iekšēji tā pa lībiski, tik jā, gada, tik smuks kādē prasa tā pa lībiski. Es tā salēcies, es gribu skriet klāt, ko tā jūs lībiski runa. Tik skaidri pa lūšiem valodu, nekavotā vodā. Tas pēdējais, mēdini kodā jumos, būs negaujām. Ala būtu, būtu vajadzīgs kods. Es reiz ienāk te veikali iekš, un tur bija gaļa. Jā, tur bija gaļa pa latviski iztulka. Tur bija gaļa. Tas Jūlijs prasa tam Pētram, vai tad mēs apirkstu gaļu. Tas Pēters teica, nē, mums nevajag gaļu. Mums mājās ir gaļa. Ko tie igauņu pētnieki tagad, kad pēdējo reizi bijuši pie jums ir? Jā, viņa, es nezinu, kā vasar tā vienas bija tas galvenais, jā. Viss skaidri un lībiski. Jā, tik skaidri. Es teicu, man māca, viņas māca, es teicu, nāk, man no jums jāmācas. Jā. Tāpēc, ko es nezinu, to, kur viņš piebalsa. Jā, es tā prāt. Jā, es tik metu roku. Patiesi tā viņš bija. Es tik metu roku. Es daudz aizmirst, tāpēc, ka ilgi nerunā. Nu, čips tā kā aita. Bet to, ko
jūs vēl atceraties, tajā bija daudz lībiešu vēl te? Jā, tā bija pulka. Viss tas ciem bija pilselība. Ka es biju maz, tā viss lielība, viss, ka gāja Miķeltoni uz pies, kā gāja baznīca. Tā, jā, un kā stār pie mani ātri pārvar. Lūžnieks teica, man lātela, lātela. Lielīrbnieks nāk lōtela. Lūžnieks teica tā, ķips micas pīzes. A lielīrbnieks, ķups mucās pūzes. Viņam šeit kāds stārpi bija, viņam Miķeltoni tāpēc un tā kā mēs. A lielīrbnieks tur viņas tā velk. Uzcaumot, uz Igonu pusmoda. Tagad un uz to pusi iet, un tāpēc tas valodi pārgājis uz Igonu. 100 gadu apakaļ te no Lūžam uz Samsalu gāja kājam pa jūru, tā viņš nosāla. Jā. Nu jā, kā tad to varēja izdarīt? Viņš nosāla no rīta, tas bija tā, vecs teica tā, ka viņš bijis jauns meitnes, ka viņš bijis jauns, viņš teica, ka viņa tēs, viņš teica, ka no rīta, viņš teica, liek uzvērs zābaks pār, tā jau apastlam gāja. 40 kilometri viņš īkrustam pār, kas jūra uz Samsalu, uz kuras sāra. Tā viņa negāja tīdot skūģi, un viņa bija salt, jā, tā bija nosāls. Jā. Nu, tad sapērkes tur, un tad klapā un pastlas kāju, uzliek zābaks pa kaklu, un nāk mājas, ja ne Samsa. Bet varbūt, ka mamma, ka jums nemācīja, viņa uzskatīja, ka tā nemoderna tā lībiešu valoda, ka tā vecmodīga. Tad nebija vecmodīga, tas bija riktīgi lībieši, tad nebija. Tā nemoderna tika tā, ka viņš cēlies ar tiem muļķiem, kas bija, ka tagad. Ātrāk vecas laikas, viens ka viens. Viens ka viens slīt, un citādāk nedzirdēs viens ka viens. Jauni cilvēki, nu viņi bija jaunāk, man nāk Miķeltoni baznīca, nāk viss baznīca, viss ir lībieši. Ja viens otrs prasa, ja atnāk agli, kam bija kās. Otrs saka, mekūla pusām brūķi, maun brūķi, jā. Tā pa lībieši, tikai jauni cilvēki pa lībieši, viņi bija jaunāk mamā, bet tomēr tikai lībieši, nebūtu tāds krievs iekšā. Būtu gājis vēl 100 gadam bišķi uz priekšu, kas labi izputnēs to pasauli. Un ka tās nebūtu uzkūles, tā būtu vēl gājis 100 gadam. Veci nomiruši un jauni paliek un dzīvo. Tā kā tas saka, tā kā pirms tu 100 gadu. Mēķis brēs, kur tu ir, māta, kur atbild. Es tev patīk.